esmu juriste, ikdienā strādāju kā individuāli praktizējošs jurists un strādāju arī krīzes centrā Skalpes, kur sniedzu bezmaksas juridiskās konsultācijas vardarbībā cietušiem cilvēkiem, kā arī ģimenes tiesībām. Ģimenes tiesības ir tā mana specialitāte, kurā es arī praktizēju. Un šodien es gribēšu jums nolasīt prezentāciju. Proti, ģimene ir valsts pamats. Kāpēc tā un kāpēc ne citādi? Ģimene ir institūts, kas ir raksturīgs pirmkārt visām cilvēku dzimumam, neatšķirīgi no tā un neatšķirīgi arī bez atšķirības telpā un laikā. Proti, ģimene ir dabiska sabiedrības struktūra, nevis valsts iedibināta. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka ne valsts ir nodibinājusi ģimenes institūtu, bet pirms veidojās valsts, ģimene pati arī dabiski veidojas. Tie, kas varbūt lasīja manu blogu rakstiņu nelielu pēc diskusijas, kuras bija aicināta ar mozaikas pārstāvjiem runāt par to, vai partnerattiecības ir ģimene vai nē. Vēlāk es uzrakstīju arī blogu, kur es skaidroju to, kāpēc es domāju kādreiz citādi. Proti, bija pieminēts piemērs, ka ja mēs izsēdinām uz neapdzīvotās salas 5 vai 10 puišus un meitenes un atbraucam uz turieni pēc 5 vai 10 gadiem, kas tur būs? Tur noteikti būs ģimenes, dabiskas ģimenes. Un kāpēc? 2 iemeslu dēļ. Pirmais iemesls ir, tā ir vīriešu un sievietes dabiskā dzīve veidot pārus, vairoties, tas ir viens. Un otrs, cilvēku dabiskā dzīve dzīvot sabiedrībā. Jo ģimene ir pirmā elementārā sabiedrības struktūra, tāpat kā, piemēram, ūdeņgāža atoms ir pirmā elementārā visuma struktūra. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka ģimenes veidojās dabiski. Un ģimene ir absolūta. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka ģimene nav nosacīta. Proti, kā jau pirmajā punktā teica, visam cilvēku dzimumam ģimene ir institūts, kas raksturīgs visam cilvēku dzimumam bez atšķirības telpā un laikā. Tas ir uzreiz arī nozīmē to, ka ģimene ir absolūta. Respektīvi, visas citas sabiedrības struktūras ir kontingentas. Atsaucoties uz to pašu piemēru par to neapdzīvoto salu, kur būs 5 cilvēki dzīvojuši sievietes un 5 vīrieši un pēc 5 gadiem veidosies ģimenes. Uz salas noteikti kas neveidosies? Uz salas noteikti neveidosies politiskās organizācijas. Tas noteikti nebūs tā, jo... Tas nav kultūras fonds. Protams, mēs varam jautāt. Es dzirdēšu līdzīgus komentārus par to, ka viss ir atkarīgs no tā, kādas meitenes un kādu puiši tur būs dzīvojuši. Tādu komentāru arī esmu dzirdējusi. Bet politiskās partijas nebūs, jo tur nebūs valsts varas, par ko cīnīties. Tas ir viens. Tur arī nebūs arotbiedrības, piemēram, jo tur nebūs darba devēja un darba tiesību attiecību. Un tur arī noteikti droši vien, ka nebūs arī, piemēram, reliģiskās draugas, un nebūs mācītām vispār, ka viņi nepiedarās pie vienas ticības. Šīs visas struktūras ir kontingentas. Savukārt ģimene ir absolūta. Starp citu, arī valsts atšķirībā no ģimenes ir kontingenta, jo, kā jau es teicu, no sākuma veidojās ģimene, pēc tam veidojās valsts. Tātad vispirms ir ģimene. Tiks nedaudz ieteikt. Pa vidu ģimene un valsts ir tā saucamā dabiskās kopienas, kas ir novērot darbā visur, tur, kur cilvēki dzīvo bez valsts. Dabiskās noteiksim viņi tā. Viņas ir visur sastopams, kur cilvēki dzīvo vai ārpus valstī, vai arī praktiski neatteikti no valsts. Tās ir cilvēku kopienas apmēram 100 un 250 cilvēki. Prezentācijā kādā 4. 5. slaidā mēs par to runāsim. Tālāk, ģimene primārā attiecībā pret valstiem. Pirmkārt, bez valsts cilvēki var izdzīvot. Tas ir tas, ko jūs zināmā mērā tikko minējāt. Bez valsts cilvēki var izdzīvot. Kaut kā, piemēram, viņa arī iztika 200 000 gadus, bet bez ģimenes neviena cilvēka sabiedrība nepastāv un neviedojama arī šobrīd.
Otrakārt, ģimene ir pirmais un galvenais demokrātijas elements, ko tas nozīmē. Tas ir tas, ko cilvēks brīvi izveido sev pašam. Un tāpēc visi totalitārie režīmi faktiski vienmēr ir baidījušies no kā? No stiprām ģimenēm. No stiprām ģimenēm un centušies tās mazināt to nozīmi un arī autoritāti. Ģimene lēmumus pieņem tie, kas bērnus ir laiduši pasaulē un ir uzaudzinājuši. Tas nozīmē, loģiski, ka ģimenē nepieņem lēmumus kāds svešs amplis kādā kabinetā, proti, es runāju par valsti. Un neviens slikts tēvs vai neviena slikta māte nespēja nodarīt tādu ļaunumu, kādu var nodarīt slikta valsts. Šeit es domāju, ka, piemēram, Aušvici radīja ne jau ģimeni, valsts. Cilvēks pamatā un attīstībā ir ģimene. Starp citu, atgriežoties pie iepriekšējā slaida, tātad mēs izsacinājām, ka ģimene ir absolūtā un pakārtota valsts ir pakārtota ģimene. Respektīvi, tātad ģimenes jēdziens, kas atrodas ārpus valsts kompetences, nevar tikt noteikts. Šeit mēs bieži dzirdam provokācijas par to, ka satversmē mums nav noteikts jēdziens, kas ir ģimene. Mums satversmē ir noteikts jēdziens, kas ir laulība, tā ir savienības starp vīrieti un sievieti. Kas ir ģimene, mums nav noteikts. Ja jūs man jautāsiet, vai vajadzētu noteikt? Domāju, ka nē. Un pateikšu, kāpēc. Bet no otras puses es varu pateikt arī jā. Divējādi. Nē, es nedomāju, ka satversmē nosakot, kas ir ģimene, mēs veicināsim sabiedrībā izpratni par to, kas ir ģimene. Drīzāk domāju, ka būtu jāveicina sabiedrības izpratni, respektīvi stāstot, mācot, skaidrojot. Bet tātad, un otrs, kāpēc mēs nevarētu valsts noteikt, kas ir ģimene, jo, kā jau es teicu, nevis ģimene ir pakārtota valstī, bet valstī būtu jābūt pakārtotai ģimenei. Šeit atkal es gribu atsaukties uz savas kolēģis izcilo piemēru par to, kā es to domāju. Proti, ja mēs, piemēram, salīdzinām dabisko lietu ar kaut ko tādu, ko nosaka valsts. Grūtniecība. Mēs visi zinām, kas ir grūtniecība. Ar likumu mēs varam noteikt, ka vīrietim alus vēders ir grūtniecība. Varam ar likumu noteikt? Varam. Bet visi tāpat zinās, ka tas nav vēders, ka tas vēders nav grūtniecība. Un no šī vēdera nekad bērns neiznāks. Labākā gadījumā kāda nepieklājīga skaņa, bet bērnu noteikti nebūs. Lai gan pēc likuma mēs varam noteikt, ka šis vēders ir grūtniecības 5. 7. mēnesis. Tas ir tas, ko es mēģinu pateikt, ka valstī nevajadzētu iejaukties ģimenes institūtā, jo valsts ir dibinājusi ģimenes, bet otrā ģimene ir dibinājusi valsts. Ģimenes, tātad cilvēks pamatā, es secināju no šiem iepriekšējiem ģimenes tādu slaidiem, ir saprotams, ka cilvēks pamatā ir attīstība un attīstībā ir ģimene. Interesanti, protams, mūsdienās mēs varam runāt par to, ka vai tad kopdzīvē valstī, ka ģimene nav ģimene. Protams, ka ir. Bet ideāli būtu, ja laulība būtu šīs priekšnosacījums, ja vispirms būtu cilvēki apņēmušies laulībā laulātos un dibinātu ģimeni. Tas būtu tas ideālais variants. Kāpēc arī jāsaka šeit pie šīs slaidas atzīmēja, ka 2006. gadā apvienotās Karalistes Pilsoniskās sabiedrības pētniecības institūts apkopojot 100 pētījumus, jau tad norādīja, ka ir pierādīts apgalvojums, ka visvēlamākais ģimenes modelis no valsts un sabiedrības interešu aizsardzības perspektīvas viedokļa ir ģimenes, kuras balstītas laulībā. Ir pierādīts, ka šīs ģimenes
vidēji ņemot, ir stabilākas, fiziski un emocionāli veselīgākas, pakļautas mazākam riskam, lietot alkoholu, narkotiskās vielas, piedzīvot nabadzību un kāda cita vardarbība nekā ģimenes, kuras pāri dzīvo laulībā. Protams, mēs varam diskutēt par to. Mums ir ļoti daudz nelabvēlīgu ģimeņu, arī to, kas dzīvo laulībā un kas laulājās baznīcā vai dzimtsargstu nodaļā neatkarīgi no tā. Tomēr ir pierādījies šis apgalvojums, un šis apgalvojums ir pierādījies ar vairākiem simtiem pētījumu. Tātad, interesants vārds ģimene, ne ģimene, un pēdiņās ģimenē mūsdienās var būt dažādi nozīmi. Jūs jau arī noteikti teiksiet, ka ģimenes jau mums ir dažādas. Piekritīsiet? Kā mēs to skatām? Ja Roškalns dzirdētu, viņš man nosiet par šo. Nē, te ģimene tad es dzīvošu. Bet tā doma, saprot, pēc idejas šim apgalvojumam trešajam ģimene mūsdienās var būt dažāda. Tā ir. Tikai ne tādā kontekstā, kā runā homoaktīvisti. Viņi uzskata, ka ģimene ir dažāda, tas nozīmē vīrietis plus vīrietis, sieviete plus sieviete un tā tālāk. Bet šajā gadījumā ar dažādu nozīmi ir šaurāka un plašāka. Vai jūs zināt, kas ir plašāka ģimene? Tā ir mūsu saime. Vai bez vecmāmiņas? Jā, precīzi, tieši tā. Šaurākā nozīme, tas ir vīrietis, sieviete un viņu bērni. Plašākā nozīme būs pēcvecāki, dzīvi onkuļi, neprecētās māmiņas, vecmāmiņas, tantes, onkuļi un tā tālāk. Tā būs tā plašā, tā būs tā mūsu latviešu valodā mēs saucam saimi, jo ģimene mums ir samērā jauns vārds. Tieši tā, ļoti labi. Un šeit to maisaimniecības paslēpjas zem vārda ne ģimene. Ja mēs zinām skaidri, kas ir ģimene, mēs saprotam, kas ir mūsdienās dažādas nozīmes. Tā tas arī ir, bet tikai ne tā, kā to izprot homoaktīvisti, kas pārstāv viendzimumu attiecības. Viņi plašāk un šaurāk. Un savukārt maisaimniecība, kas ir maisaimniecība, var pastāstīt? Es nezinu, kā tas tiek definēt, bet es zinu, ka tas ir visos statistikas aptaujas kaut kādās anketās, cik jūsu mājsaimniecībā ir cilvēki, cik jūsu mājsaimniecībā ir mašīna, veļas mašīna, televīzija. Tas tā doma ir skaties, kas ir mājsaimniecībā, varētu saprast, piemēram, divas vecmāmiņas dzīvo vienā dzīvokļā. Viņas kopā dala rēķinus par elektrību, par apkuri, ziemā kopā viņas iepērkās par kādā pārtikas bodē kaut ko, vai viņiem tā būs, viņi arī rūpējās vienu par otru, vienu izmaskā, vienu otru dienu, cik uztais paēst, vai tā būs ģimene? Tā ir mājsaimniecība, precīzi. Ja, piemēram, nomira kaut kāda traģēdija ģimenē, notika, palika viena
es esmu aktīviste, tā būs tā nejaušā pazīme. Nu, piemēram, trīsstūrs vienmēr būs ar 3 malām, un 3 stūriem būtiskās īpašības ir, bet tas var būt taisnu stūra, vienāda mala, tā būs tās nejaušās īpašības. Absurda runas figūra, kas saliek kopā nesavienojamās lietas, būtiskās īpašības, saucās par oksimoronu. Piemēram, vertikāls apvārsnis. Nav iespējams, bet mēs tāds reiz kaut kur dzirdam, kaut kur lietojam. Karsts ledus. 4 sprājas 3 stūrs. Vīrietis stāvokļi. Vienzimumu laudiņu. Tas ir oksimorons. Tā ir lieta, kas vienkārši neeksistē. Tas nav iespējams. Tā vienkārši nav iespējams. Un to ne jūs, ne es to neesmu izdomājuši. To ir izdomājis daba. Lai cik interesanti homo aktīvisti saka, noliedz dabu kā tādu. Viņi saka, ka sieviete var izvēlēties savu dzīvumu par vīrieti, vīrietis var izvēlēties savu dzīvumu par sievieti, būtu tāpēc mēs varam izvēlēties. Bet te pašā laikā mēs pieņemam to, ka mums ir vakars, ka mums ir rīti, ka mums ir ābeli nes ābolus, ķiršu koki mums nes ķiršus. Tur mēs dabu atzīstam. Jā, bērni nevar vīrietis piedzimtēt tā normālā. Nu, tas būs atkal tas pats. Tas būs atkal tas pats. Vai eksperimenta rezultātā mēs varam visu godēt, jā? Bet, protams, ir izņēmumi no apstākļiem, bet es vēršu uzmanību, ka tie ir tie izņēmumi. Dzirdējāt, ka Vācijā tagad pieņemta norma nesen, ka varēs reģistrēt bērnus, kuriem nav nosakāms dzimums. Tas nozīmē, ka tāda bērna ir, un tas nav jānoliedz. Bet tie ir tie izņēmumi no apstākļiem. Tā tas dzīvē vedās. Protams, ka šis cilvēks, šis bērniņš nekļūst mazāk mīļāks nav vienmēr. Dzirdēju diskusiju sākumā kaut ko pa vienu ausē par poligāmiem poliandriju. Jautājums bija tāds, tagad, ka homo aktīvisti paceļ jautājumu, kāpēc 2 vīrieši un 2 sievietes nevar būt viena ģimene? Nu, ok, iesim tālāk, novadīsim līdz absurditātei. 2 sievietes, nu labi, aiet 3, aiet 5, aiet 10 vīrieši, tā būs ģimene. Poligāmi, jā. Daudzās valstīs ir reāli eksistē, pie kā visai konservatīvās. Nu, tur gan ir viens vīrietis un vairāk sievietes parasti, jā. Atsevišķos mazās retās sabiedrībās varbūt arī otrā. Bet par to neviens nesaka neko. Kāpēc? Kur ir loģika? Vienīgais skaidrojums, kas man nāk prātā, ir tas, ka tas pamat uzdevums visai šitai kampaņai ir iedzīvotāju skaita samazināšana, cilvēku skaita samazināšana. To ir visi lielieši, tie bagātie geji un kas tur vēl, viņi visā tās fondos ir, viņi visi deklarējuši, ka pasaulē ir daudz cilvēku. Nu, tas iekļautās, ja mēs nerunājam par poligāmiju, ar iemestu kaut kā, nu, tad pasniegsim viņu. Par to poligāmiju, par to poliandriju tā, ka tad, kad es līdzīgi pajautāju savai kolēģei tāpat, tad, kad es pajautāju kolēģei, viņa ļoti pateica. Jā, viņš, protams, propagandē pie tā, ka tur jau daudzsievība, daudzvīrība, bet ir viens būtisks bet. Kas tas ir? Tā ir faktiski atkāpšanās no solījuma būt uzticīga vienam vai vienai. Nu, jā. Bet vai tas pāriet pāri robežai vīrietis, sieviete ar sievieti, neskatoties uz to, ka mēs pārkāpjam uzticības robežu, mēs joprojām paliekam šajā kodolā sieviete vīrietis. Viņš ir uzticīgs savam 10 sievām. Nu, tas ir cits, jā, bet mēs atkāpjamies no tā, ka viņš un viņa, nevis viņš un viņas, vai viņas, vai viņa un viņi. Jā. Bet faktiski mēs paliekam vienalga tajā vīrietis un sievieti. Tur nav vīrietis un vīrietis, sieviete vai sieviete. Tāpēc arī šita poligāma arī priekš mūsu sabiedrības būtu, destabilizējoši parādība, jā, tā kā tās zilo valības, jā. Ja destabilizācija būtu vienīgais mērķis, tad viņas arī tiek propagandētas, ir pietiekami daudz turīgi vīrieši, kas varētu atļaut. Ļoti smuki mēs pārējām uz nākamo slaidu par Eiropas Savienību. Faktiski mēs runājam par to, ko jūs nosaucāt par bagātiem vīriešiem,
par to, kas var atļauties, kas nevar atļauties un tā tālāk. Eiropas Savienībā nav nevienas institūcijas, kura būtu tiesība Eiropas Savienības dalību valstīm noteikt ģimenes modeļus. Pagaidām nav. Es domāju, ka pagaidām nav, jā, bet šeit šobrīd tādas institūcijas nav. Šobrīd katra dalība valsts var pati noteikt, ko viņi uzskata par laulību, ko viņi uzskata par ģimeni un tā tālāk. Bet tā ir mūsu iekšējā lieta. Eiropas Savienība, neskatoties uz tām direktīvām, kas iestrādātas likumos un regulām, kas atsevišķi pieņemtas, nav tiesīgi noteikt. Tomēr sagatavot nelielu izdruku par Eiropas Savienību. Jā, Eiropas Savienība cenšas uzspiest dalību valstīm savus ģimenes noteikumus. Tas ir skaidrs. Tiesa nav saprotams, no kurienes Eiropas Savienības institūcijām šāda leģitimitāte ir, jo viņiem nav tiesības uzspiest no dalību valstīm nekādu ģimenes noteikumus. Eiropas cilvēktiesību tiesa, atsaucoties uz Eiropas padomes ministrijas komiteju 2000. Datuma 15. māja rezolūciju, norādīja, ka faktiski neprecētā māte kopā ar viņas bērnu ir jāuzskata par ģimeni, tāpat kā pārējās ģimenes. Tas ir loģiski. Piemēram, Eiropas cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 8. pants skaidro, ka jēdziens ģimenes dzīve nav saistīts vienīgi ar attiecībām, kas balstītas laulībā. Tas arī skaidrs, ka tā ir tā kopdzīve, ko mēs runājam. Un tajā ir ietvērams arī tās fakto ģimenes saites gadījumos, kas puses dzīvo kopā un tālākas laulības. Ģimenes nozīmīgums ir uzsvērts konvencijā par bērnu tiesībām. Preambulā, proti, ģimenei kā sabiedrības pamatšūniņā ir visu tās locekļu un sevišķu bērnu izaugsmes un labklājības dabiskajā vidē jānodrošina nepieciešama aizsardzība un atbalsts, lai kā pilnīgi uzņemtos pienākumus sabiedrības ietvaros. Bērnam, lai viņš varētu pilnvērtīgi un harmoniski attīstīties, ir jāaug ģimenes vidē, un tad viņš varēs attīstīties kā personībā. Tā kā no vienas puses mēs runājam par to, ka mēs redzam, ka faktiski nav nekāda pretruna. Mēs runājam par ģimeni, kas ir ģimene vienalga vai kopdzīvē vai laulībā valstī. Mēs runājam par ģimenes nozīmīgumu, jā, bet no kurienes tomēr parādās šīs propagandas attiecībā uz vienu un attiecībā ar laulībām un attiecībām. Kā es teicu, valsts var to noteikt, jā, bet mēs vienmēr zināsim, ka tas alus vēders ir alus vēders. Internetā vispār ir tā doma, ka to jau tie vispār paši viņi grib to ģimeni iznīdēt, vai nav tāda. Ļoti daudz. Tā ir degenerācija. Ziniet, tajā reizē, kad es biju tajā ģimenes diskusijā, pateikšu tā, man ir pazīstami cilvēki, draugi, samērā tuvi draugi, kas ir homoseksuāli. Bet viņi nepārstāv mozaikas šīs visas propagandas un šīs skaļās akcijas. Viņi absolūti bet viņi norobežojās no šādām aktivitātēm. Viņi nesaprot, kāpēc tās tā notiek. Bet varbūt acīm redzot šeit ir tāda sasaiste ar to, lai grautu. Tik asi es nejūtu tādu vēlmi, jo, ja būs varbūt iespēja ieiesiet manā mājaslapā, vai caur internetu, YouTube paskatīsieties, ja sanāksmes, jo diskusija diezgan gara, tur kādu stundu, drusku ilgāk, tā agresija bija nepārprotama, un es tiku izsmieta par to vien, ka es atļāvos pateikt, ka es esmu tradicionāli noskaņots cilvēks, es esmu pār tradicionāli ģimeni, un es uzskatu, ka ģimene tā ir savienības starp vīrieti un sievieti. Viņi taču nenesel, jūs bijāt neveselā sabiedrībā, kur slimi cilvēki. Jūs smējaties, tā ir deģeneratīva sabiedrība. Paldies jums! Paldies! Bet arī ar viņiem ir jārunā. Bet tas ir slimnīca vai kā ko mārāk paraslimnīca. Bet arī ar viņiem ir jārunā. Tur drīzāk iespējams, ka tas homoseksuālismu jautājums ir tikai tāda ceļa, kurš ir izmantots. Jums tiek slēdzas īstiesībā. Īstenībā īstais iemesls ir kā parasti cīņa par vārdu. Un cīņa par vārdu ir cīņa par to, kurš noteiks,
kas homoseksuāļu nestājās laulībās, kā tas ir statistiski. Kaut kā to iespēju izmantot tikai 0,2%. Kāpēc? Es kā tā, par no Zviedrijas atceros, jā. Kas man notiek? Gribu teikt par Lietuvu pozitīvu piemēru. 2007. gadā nolasījuši lietuvieši pierādīja to, ka viņi ir daudz uzmanīgāki uz viņas un faunas trolētus vadītājiem. Vienkārši attiecās vadīt trolētus. Kāpēc? Ir tāpēc, ka viņiem izmēlēta LGBT propaganda. Viņi atteicās vadīt šos trolētus. Un vienu šoferi var atlaist loģiski, bet visus reizē neatlaidīs. Neatlaidīs. Un eiro ierēģi neskries, protams, līdzības fāmu vadīt sabiedrisko transportu vai viņu vietā līdzīgi. Tā bija diezgan normāla un veselīga tautas reakcija uz to, kā aizstāvēt normālās, tradicionālās, dabiskās vērtības. Jā, man tikai prātā runāt par to, tas kā iemesls ir vairāk. Un tas galvē pieņemt to par naidu runu. Viņi grib, tas nav svarīgi, ka pieņem, Nē, dzīve ir tāda, par ko izsakies tā kā pret. Tas ir tā kā Mēs pabeigsim prezentāciju tālāk uz jautājumu, tad mēs varēsim diskutēt. Jo šis jautājums noteikti būs vēl pēc vienas slaidas. Es jūtu, ka es zināju, kā būs. Tā kā par Eiropas Savienības dalībvalstīm mēs izņēmām, mēs sapratām, neviena Eiropas Savienības institūcija nav tiesīga mums, kā dalībvalstī, noteikti ģimenes veidu vai laulības veidu, mēs paši esam svainīgi savācēt. Un kāpēc tad ģimene mums ir tik svarīga? Kāpēc ģimene mums ir tik nozīmīga? Ģimene mācītājs ir pamats visai dzīvē. Ziniet, es noteikti jums jau esat pieauguši cilvēki, citiem varbūt ir mazbērni. Kā mēs audzinām savus bērnus? Kā kurš? Droši. Man nav bērni. Bet kā audzināt savu bērnu? Pēc kādiem principiem? Pēc kādiem principiem? Nu, pēc kā? Kā audzināt savu bērnu? Mīlestīgi. Droši, sakiet, man Pēc mācīšanas darbībām. piemēram. Bet varas vecāki gribēja to, ko viņam izdarījuši. Zini, kā ir? Man pašai puika, viņam 25 gadi, un es viņas vienreiz kājām atspārdījusi tikai, bet īstenībā viņš saviem draugiem teica, ka viņam ir pietrūcis, ka māte viņa nav sadavusi. Zini, kā puikam jau vajag, tā kā jautājums ir tas, ko Šmits teica, ka bērnam arī ir īkstas vajag. Mums saka, ka tu nevar viņu pēt, ok? tiesība aizsardzības tālrunis regulē. Labi, bērnu tiesība aizsardzības tālrunis regulē, pēc tam bērns izņems no ģimenēm, būs šī valsts nekam. Nu, vēl kādas idejas Sergei? Parīs, ko saka? Nu, pēc to pateikt godīgi, ka viņas ir. Personīskais piemērs ir visietekmīgākais. Nu jā, tas ir tas, ko es gribēju no jums izties tādā. Mēs faktiski mēs bērnus audzinām pēc 3 kaut kādiem, nu, kā es jums tā izskatināju. Pirmais ir mūsu pašu pieredze. Es nekad nedarīšu tā, kā darīja mani vecāki. Mūsu pārliecība, iekšējā pārliecība, kas mums saka, kas būtu pareizi un kas nebūtu pareizi. Vai pareizi būtu iedot pa duksa, vai nepareizi būtu iedot pa duksa. Tā mūsu iekšējā pārliecība ir. Un trešais ir grāmatas. Mēs tomēr smeļamies informāciju grāmatās, padomos, informācijā, gudros cilvēkos, kas pēta uzvedību, kas skatās un tad varbūt kādreiz atliekam naudu priekš grāmatas un nopērkam to gudro grāmatu un varbūt citreiz viņa izlasīt. Bet teica, ka Spokam nesot gluži normāli tie bērni. Sabiedries, ka padomā laikā bija tāds Spoks, viņš ne jau Spoks, bet Spoks bērni. Viņam nesot. Nu, bet piekrīt, mums ir šie plus mīnus, tie 3 kriteriji, kā mēs saucam. Jo tā grāmata ir tieši tā kā tagad, ka nedrīkst ne pēt neko, bet... Un ģimenei mācītājs
ar šo vēstību apgūšanu turpmākā dzīvē cilvēks apzināsies vai neapzināsies savu pienākumu, savas tiesības, rūpēties vai nerūpēties par valsti. Respektīvi, ģimenē mēs mācāmies, kas ir labi, kas ir slikti, kas ir pareizi, kas ir nepareizi, kas ir godīgi, kas nav godīgi, vai likumi ir jāpild, vai likumi nav jāpild, vai nodokļi ir jāmaksā, vai nodokļi nav jāmaksā. Jo ģimene faktiski top, kas, ja sasaistam tomēr mūsu tēmu ar ģimeni kā valsts pamato, tad ģimene top valsts nodokļu maksātājs ir. Ģimenē top dzimtenes aizstāvis ir. Ģimenē top pilsonis, vēlētājs, arī valsts vadītājs top. Ir parazītiski politika. Paņēma visu izbojāju. Tātad vērtību mācību un patriotiska audzināšana. No kurienes mēs ņemam vērtību mācību un patriotiska audzināšanu? Ģimenē. Vai skolā? Paldies skolai. Protams, mēs skolā pavadām daudz laika un ir programmās iestrādāta, protams. Bet ja skolā mācīsim, ģimene nedarīs. Nē, bet ja ģimene nespēja, tad skolai ir jāpārmēsē. Viņi cenšas, bet pamatā tomēr tā ir ģimene. Ja mēs visi ģimenē sēžamies pie galda šodien ēst katru vakariņas kopā, tad mēs to darīsim un iedibināsim arī mūsu nākamās ģimenēs. Vai mēs to gribēsim, varbūt mēs to nebijām dabūjuši un gribēsim kaut ko mainīt savā dzīvē, bet faktiski ģimene mums nodod tās vērtības. Mēs veidojam šīs tradīcijas. Jā, tas viņš ir. Un šeit mēs atnākam līdz jautājumiem, ko mēs, kad es sūtīju aicinājumu uz diskusiju, es uzrakstīju, ka ģimene ir kā valsts pamats. Ģimene ir tās sākums, ir pierādījumi, ir tās pamats, un ir tās turpinājums. Un šeit mēs runājam par to, cik valsts mums tomēr ir tālu no izpratnes par to, ko mēs šodien runājām. Valstī ir arvien vairāk un vairāk jāatbalsta ģimenes, ne tikai, protams, finansiāli, bet risinot un rodot iespējas arī citu veidu atbalstam. Un pierādot šo sākumu pamatu turpinājumu, tas, uz ko es gribu aicināt šodien diskutēt, jo tomēr mēs runājam par valsts svētku nedēļu un par ģimeni kā valsts pamatu. Šī ir jautājuma pārdomā. Kur veido attieksmi pret valsti, latviešu valodu, kultūru, vēsturi, sasniegumiem? Ģimenē vai skolā? Bet kas ir primārāk? Ģimenē varēja arī... Vai skola izveidojās pirms ģimenes? Nē, viņa neizveidojās, bet tā kā es piemēram dzīvoju padomu laikā, man nebija pa latviešu valodu. Tagad tās es dabūju uz galvas, jo es visiem saku, ka jārunā latviešu valodā un visiem krieviem. Bet piekrīt tā, ka mācījies faktiski divas reizes vēsturi, nebija tā? Pēc krievu skolas? Nē, es krievā vienkārši sāku studēt vēstures fakultāti, kāpēc pēc tam tikai juridisko. Bet latviešu valodā man viss tās grāmatas par valsti bija, par kalpaku un viss tās līdz tāds jau man. Bet nebija kas pasaka. Iespējams, baidījās tā laikā. Nē, bija gan vestāvs vai karaļus, bija kā viņš man oficieris Latvijas laikā. Tas ir... Cilvēki parasti ir ļoti norūpējušies par savas vietas iegūšanu sabiedrībā. Tas tā doma par to sabiedrību kā objekti, par kur jāuzņemās atbildība, viņi nāk pēc 30, 40. Jā, viņš pareizi saka, viņa sākumā nav. Viņa tas ir tikai tāda, kur varbūt pie varas raujās. Viņam jau būs savs. Atbildības sajūta par briedumu un viedumu un savu spriedumu, tas nāk ticamāk klāja, kad to visu var realizēt darbībā. Tas ir piecības ar atbildības sajūta pirmā piecības. Mani ļoti priecēja kāda intervija, kur bija mēdīja aizbraukuši preses, kā TV3 vai LNT, neatceros. Viņi bija kādā latviešu skolā, kur 7., 8., 9. klases skolnieki runāja par to, ko viņi saprot ar valsts svētku nedēļu, ko viņiem nozīmē. Jūs ziniet, tādas runas, es nav politiķi,
kolosāli. Tāpēc man apkosi, cik attieksme. Kolosāli. Zosāda metās no atceroties. Tā enerģija, tā bērna runa, tā pārliecība, kā tu saki, ka tev ir atbildība tad no kurienes tu tev skolu vai ģimeni? Ar mātes pienu izsist. Ir divi varianti. Vai izsist ar mātes pienu, vai ģimeni. Loģiski ir ģimene, jā, bet tas nozīmē, ka kaut kas tomēr netiek labākus. Kad es biju sīks, pilnīgi politika neinteresē. Un es nezināju, kurā viņa interesē. Tas bija kaut kas tāds pilnīgi no sadzīves atrauts, neatkarīgs. Nu jā, tā kā grūti kā viena ģimene tur ir pamatā. Tad jau man ir otrs jautājums, no kurienes rodas krietni un godprātīgi cilvēki? Nu, mums ir deficīts pēc šiem cilvēkiem, bet sevišķi politikā. Kā tik līdz mēs sakam, viņš ir godīgs, krietnis cilvēks. Es tev pazīstu, ej politikā. Tu varēsi, tev spēks būs. Tik līdz viņš ieiet, nu izbeidziet rekordu partijās, necik iestājās cilvēkais pārliecīgi. Paskatieties, kas tas sanāk. Lūk, bet katrā partijā ir godīgi cilvēki. Es esmu pārliecīgs, bet jautājums ir, no kur ierodās? Un par to ir atbildīgi vēlētāji. Es domāju, ka godīgi un krietni cilvēki rodas no vēlētājiem. Nē. Tas, ko mēs saucam par godīgu un krietni, īstenībā ir norma. Es nezinu, nevienu izteikt negodīgu cilvēku. Man ir viens vārds, ko es gribētu jums. Es zinu, ka jūs viņu zināt. Pasaka. Šis vārds ir kolosāls. Es viņu pēdējo reizi, šobrīd es viņu jau runāju, Jurim arī teicu šo vārdu. Atceries tā vārdu. Šo vārdu es pēdējo reizi dzirdēju no savas vecmāmiņas. Un mana vecmāmiņa jau 10 gadus kā ir aizgājusi. Un šo vārdu es atceros, un 10 gadus es viņu nekur neesmu dzirdējusi. Tas nenozīmē, ka šī tāds īpašības kā tāds nav. Viņi ir vienkārši varbūt sabiedrībā nebija tādā īstā, kur tādu vārdu lieto. Bet es domāju, ka jūs arī šo vārdu zinat. Jūs visi šo vārdu zinat. Nu, tas ir vārds tikums. Protams. Tikums. Cik bieži? Tikums. Es atceros, ka vecmāmiņa teica, tā nedara, tā tikumīgi sievietes nedara. Nedara šādi, tā nav tikumīgi. Tikai netikumīgi šādi cilvēki rīkojās, tā nerīkojies. Ir taču tā teikuši vecāks. Nevis likumi, bet tikumi. Vai ne? Jā, tās ne likumiem, bet uz likumiem. Ir tas vārds. Jā, likumi ir tie paši tikumi, tikai formāli. Jā, likumiem ir formāli. Jā, likumi ir domāti, kā tā morāls norma. Tās tačkas, jā. Izpēcams vārds. Un tad tur Bet tas nav katrs pa vienam. Ar likumiem, kad runā represijām, tās tačkas neizdevies, tikai ar likumiem. No kurienes tas tikums rodas? Ģimenes lūgi. Nē, es saku, tā ir norma. Zāka nobīda un slepot, un nevar. Tā ir nobīdas no normas. Pretējā gadījumā, ja tā būtu norma, tad mēs visi ar to netik nodarot. Bet sabiedrība jau laika gaitā tiek virzīta uz visu, kas notiek un kāds notiek. Tā jau ir norma, tas tikums ir. To cilvēku tā kā tikums ir tā kā būtība. Nē. Tur ir lieta tā, cik no es sapratu. Ir norma tas, normāla ģimene, tur normāls sastarpēs attiecības un tā tālāk. Tas ir tas sabiedrības pašregulācijas mehānisms. Sabiedrība var izdzīvot bez likumiem, bez policistiem, bez uzraugiem, ja? Jo viņi satur kopā savstarpējās saites un tas, ko mēs saucam par sirdsapziņu. Ja? Man algos agrāk, kā pie mājās nebijām, nekāds lūk priekšā. Jā. Tas ir normas, kuras balstās uz elementāru biedrisku iejūtības, augsim to kā zinu. Bet ir cilvēki, kuriem šīs te īpašības
vai novzināšanas iedzimtības rezultātā viņas nav. Viņiem nav sirdsapziņas. Piemēram, vai ļoti prāt. Vai viņam trauma bijusi, kur izslēdz to visu. Mēs nezinām, kāpēc tas tā ir. Jo lielāka sabiedrība, jo lielāks tas skatlis, jo viņam lielāks medību lauks, jo viņam izdevīgāk darboties. Tāpēc viņi veido ilgērijas, kurās cilvēki viens otru tieši nepazīst un nevar no viņus izstumt. Man viens piemērs ir labs. Cik daudzi no ikdienā brauc? Visi jau runā par to, ka ir šausmīgi kultūras ceļi. Ļoti labi kultūra. Bet zini, tas ir man vienā dienā, es domāju, ārprāts, tie lekši, tie bemberisti un tādas dusmas ir, un viņš ielien priekšā, un viņš nobremzē, un tad tur stresi visiem, ja? Ir plus mīnus, un tas autobus briesmīgi brauc. Bet, zini, es varētu piekrist, kāpēc tai teorijai par to, ka tas ir pēc noklusējuma. Ja mums viss tiešām būtu tik slikti uz ceļu, tad mēs pamanītu labas lietas, viņš neaizbrauc pa sarkano. Viņš apstājās. Viņš muļķis nebrauc pa sarkano. Es nodomāju, ka īstenībā šofēri ir vieni no briednākiem cilvēkiem. Viņš pēdējās dienās es ar šausmām klausos, tad drausmīgi daudzos nelaimes gadījumus. Cik te viņi ir no tā? Šofēri ir jau. Ja mēs 150 nelaimes gadījušās dienās. Cilvēki šai iet pa varkā brīd. Bet ejam atpakaļ. Te mums ir jāsāk ar to, ka tas ir mašīnas vadīšana pēc definīcijas bīstama lieta. Tik daudz cilvēku kāda diena brauc un tik maz. Tas trešais jautājums, kur mēs veidojam patriotus, ir kāda fabrika, rūpnīca? Skola. Atkal skola. Tiešām skola. Kas mums ir no sākuma? Mums ir ģimene no sākuma vai skola? Ģimene. Mūsdienās arī. Paldies skolai par to, ka viņi Jā, bet lielāko daļu, kā es esmu novērojis savā lauku skoliņā, kur es esmu audzis, jā. Un pieņemsim manu skolu, piemēram, pamatskolu, kur es mācījos. Cik es zinu, gan manu klasi, gan manas citas klases kaut kādas lielākā daļa par patriotus tika runāts skolā pie pavecāku latviešu valodas skolotāju. Es kāpēc latviešu valodas skolotāju nevis vēstures skolotāju, jo, teiksim, ģimenē, manuprāt, lielākā daļa, kā arī manā ģimenē, tas patriotisms ir citas trūkas jādomā, kur rītdien ēst un jādomā, kur rītdien vilkt. Bet skolā ir kaut kā tā stunda nedēļā, ko iedod skolā, ģimenē to mājās neiedod gada laikā. Tāds ir mans viedoklis, protams. Vai var piekrist tam, ka ja mūsu valsts vairāk rūpētos par ģimenei draudzīgu vidi, par ģimenei draudzīgu politiku, tad ģimenei būtu vairāk laika, ko veltīt saviem bērniem, savām uzrasēm. Mēs tik daudz lietu nelikt uz skolas klasēm. Jautājums par laiku un valsti īstenībā nav adresēts tieši valstī. Tas ir jautājums par finanšu sistēmu. Finanšu sistēmu. Mēs visi strādājam, lai bērns audzinātu, vajadzīgs laiks. Ja cilvēkam, sevišķi jaunajiem vecākiem, ir jāstrādā, vai vecvecākiem ir jāstrādā, lai sadalīt galvas kopā, pa kuru laiku viņi to bērnu audzinās. Tas nozīmē, ka kaut kas nav kārtībā, kaut kur notiek beigie zudumi. Ne tikai ar valsti, jo valsts ir tikai viena organizācijas formā. Valsts mūsdienās iekļaujās tajā finanšu sistēmā lielajā. Mēs esam viņai pakaļ caur valsti. Protams, valsts tur kaut ko var mainīt, bet nepārāk daudz. Jā, valsts man nepatīkas. Tas mans viedoklis, tikai mans personīgais viedoklis, ka visa pamatā, kurā mūsu dzīves situācijā, pat ja mēs paslīdam, visur tiek vainota valsts.
uzsvars ir vienmēr valsts, ka valsts patriotismu pieņemsim nevar ieaudzināt valsts, tas tiešām sākas tur. Valsts struktūra, jā, skola. Jo ģimenē tas modelis, kā tiek audzināti bērni, manuprāt, ka ja mani vecāki nav audzināti patriotismam, attieksmē pret valsti un tā tālāk, tad mani vecāki, viņi nemāk to darīt, viņi neaudzinās mani. Jo viņiem šķiet, tas ir normāli. Kur tas klupšanas akmens ir, kad mēs nevaram pārorientēties uz to, kā izdomāt. Klau, varbūt kāda valsts struktūra, kāda kultūras organizācija var, teiksim, nodarboties ar to, ka varētu sākt mācīt to normālo dzīvošanu, kad arī ģimene ir forši interesēties par Latvijas vēsturi, par Latvijas skolu. Patriotu skolu, pulciņu, jā, tas viss atkal redziet, atskatās uz skolu, bet valsts nevar atnākt ministru prezidents mājā uzrakstīs vēstuli, tāda, kur tu 10 gadus no bērna neko neesi audzinājis, tagad tev būs papildus nodokļu krātā tā, jā. Es esmu valsts patriots, es varbūt neesmu audzis tik krūtā ģimenē, par to vajadzētu darīt, bet es tomēr uzskatu, komand cilvēki, mīļie, viss sākas no mums, nevis no augšas. Kādus idiotus ievēlam, paši čīkstam. Nākamais idiots ievēlam, paši čīkstam. Tas nav vienkārši. Tā ir izplatīts, tas ir mīts. Un ko jūs ievēlējāt, tas arī ir. Es to vienmēr. Jā. Tas ir vienmēr. Es pārprātēšu, tu domā, ka šeit ir runa par to, ka mums ir tikai tiesības, bet mums ir pienākums. Sākt ar sevi, sākt ar savu ģimeni, jo kā tu saiti var pāraut no tās destruktīvās paudzes. Tikai esam šeit, man piedzimst, piemēram, bērns, es saprotu, ka mani vecāki man neko nav devuši, un kā man to sabišu, ka saprast, ka man tomēr savam bērnam jādara. Pirmais, kas ir, tas ir elementāri patriots, kad savu valsts, savu valodu un tā tālāk. Un tur jau tā veidotas tā visa ģimenes kultūra, jo tagadēļ ģimenes kultūra, viņa ir, es nezinu, kā vārdu atrast, un sabojāta, trūlā, jo cilvēki dzīvo jau paudzēs no mūsu mīļās padomu savienības, paldies Dievam, kurā es neesmu nosaucis un dzīves, ja? Tas viss sākas no turienes. Un mēs ejam tikai uz priekšu, visa sistēma valstī kā tāda, visi pilnīgi. Viņi nav nekāda izaugsme. Un te ir lūk tas mērķis, un es saskatu tevī to ideju, ka varbūt vajag beidzot pārraut to murgu, un tomēr pa maziem solīšiem nevar vienā nedēļā izdarīt, pa maziem solīšiem beidzot modernizēt to ģimeni, kā modernizēt tieši tā, ģimeni, pjāra, visi pjārs, ģimene, kas... kur beidzot sāks cilvēki domāt, sākot ar sevi. Neskatīsies uz kaimiņu, bet ar sevi. Kaimiņā jau viegli ieraudzīt. Tā ir puspaties. Otra pusi gaida no jums. Cilvēku. Es arī iejautu daļa patiesības visā, ko tu sāki, un es nesaku, ka ir absolūtā. Mums nevajadzētu tā pretnostatīt ģimene, skola, masu mēdī, kurš mums šodien nepiemin, kaut vēsturē ļoti daudz lietas panāca ar propagandu, un mēs to zinām. Es pats atbildot uz jautājumu, kur veido Latvijas patriots. Protams, ka tas sākās ģimenē. Bet tajā pašā laikā es uzskatu, ka to situāciju, kā Latvijā šobrīd ir izveidojusies, ir būt daudz gudrāka politika, teiksim, arī tev pašu krievvalotīgo izglītošanā, ja būtu nopietna izglītības programma, kas strādā pie tā, lai vēstures skolotāji būtu kvalitatīvi, patrioti un viņiem labi maksātu. Un ja tāda tiktu katrā krievu skolā jau no 90. gada jau iekšā iesūtīt un iesūtīt, bet tā sistēma būtu tā organizēta, ka būtu kvalitatīvs, sāksim vēstures skolotāji, latviešu skolotāji. Arī tā situācija šodien 2013. gadā būtu daudz labāka. Tas nozīmē, ka ar valsts sistēmiskiem kaut kādām rīcībām, plāniem, metodēm, resursu pareizi novirzīšanu ir iespējams lietas mainīt arī tādā veidā. Un tā kā nav tā, ka mēs 100% varam tagad izslēgt skolas ietekmi,
Jā, un man atbildot to jautājumu, ka viss sākās šeit, bet pašam pielas, bet tas, kas mums šeit ir galviņā, tas patiesībā galviņā ir tas, kas mums uzkārtā dzīves pieredze, sākot no 0. dienas, varbūt vēl agrāk, tas ir cits jautājums. Es tev varētu pateikt par to, ka es nedomāju, ka man pašam pēkšņi jākļūst par patriotu, bet es domāju, tas ir viņas iespējams vecāks, ja? Kad man ir tas modelis jāmaina, kas man ir dots, kas man nav dots, kompensē to savam bērnam. Un tas ir nav tā, ka es domāju, ka tas viss pēkšņi man jāizdomā, tev ģimenes forši. Bet tad ir, lai līdz manī tas nonāk, kaut kādā procesam ir jāsāk jau rītēt. Es tieši par to. Jā, un tas, kas tev var uzmūdināt, uz tām uzmūdināt, tas varbūt, jebkas, un teiksim atkal, kā jāsaka, Pētim atkal ir taisnība arī par to finanšu sistēmu, arī tajā, ka viņš saka, arī tur ir daļa patiesības. Ja cilvēki nebūtu uzmūdināt, mēs nevaram izdarot tajā tieši noteikti tikai tas. Protams, ka finanšu sistēma tas atkal ir atsevišķs stāsts. Mēs faktiski šobrīd runājam kā par, nezinu, varbūt tāds neveiksmīgs salīdzinājums būs. Mēs nevaram runāt tikai par galvu, tikai par roku, kāju. Mums ir atrauti pamatos būs tie kauli un miesa, bet mēs nevaram izraut no tā konteksta kaut ko. Tas, ko mēs varētu, es nezinu, ja jūs ierakstu, pēc tam uztaisīt būksarotu ar tām pareizām lietām, pareizām virzieniem, kur vajadzētu domāt. Arī tas bija lieliski, ko tu pateici, manuprāt, arī es to savukārt arī kaut kā sen esmu izdomājis, ka propaganda jātaisa, ne propaganda, bet es nezinu, kā par PR, tas arī piekrīt, ka mums nav pietiekami bijis šajos gados, varbūt kaut kas sākās tagad, es nezinu, ģimenes svētki, tas sākās varbūt. Interesanti tas, ka ģimenes svētki ir katru gadu, bet Rīgas doma nesenīgs, Rīgas doma nesenīgs, Cēsīs bija. Jā, tāpēc es arī zinu, pēc tam Cēsīs. Tas pats arī par, ir daudz lietas, kāpēc mums ir bija tagad dziedošās ģimenes. Tā ir tikai viena lieta, bet ir daudz lietas, kas korētu ar masu mēdījiem. Pieņemsim tās pašas ģimenes saimniecību, ģimenes uzņēmumus. Mēs taisam ciklu par lieliskākiem ģimenes uzņēmumiem, kur saimnieko visi ģimeni. Tas arī, teiksim, zemniecībā tas arī būtu pamats, ka principā latviešu tauta varētu turpināt tā kā dzīvojas, tā arī turpināt dzīvot. Un to arī vajadzētu sekt. Tā. Vēl daudz citas lietas varētu. Tur ir tas konteksts ir tāds, jā? Mums ir roka. Ja ģimene ir sabiedrības pamats sabiedrības, jā? Es nesaku, ka valsts obligāti. Mēs redzējām, ka totalitāras valstis mēģina to ģimeni, kā saka, pakļaut sev dažādos veidos. Jā. Tā skaitā arī skolas sākās kā totalitāras iestādījums, publiskās skolas sākās Prūsijā. Visiem būs iet tur un tik tāpti indoktrinēti. Par to, ka Prūsija savā ziņā to panāks, viņam ir pasaulē labākā armija, kuriem nebija jāmaksā. Jā. Tas bija politisks lēmums, tā bija nosacīties patriotisms. Mūsdienās ir bišķiņ savādāk. Mūsdienās korporācijas cīnās ar valstīm par varu, par cilvēkiem. Ja? Tad, ja vara līdz šim piederēja vairāk vai mazāk valstī, tad tagad šo te varu cenšas pārņemt atsevišķas korporācijas, jo valsts viņam traucē ceļot pa pasaules ganīties, rūpi sakot. Ja? Atnācām apēdām pietaisījām un aizgājām tālāk. Ja? Pēļu savācām un zaudējumus uzgrādām sabiedrībai. Ja? Tāpēc tā valsts ir tāds divpusēji iezīgs zobens. Viņa var mums gan palīdzēt aizsargāt vietējais sabiedrību, gan arī, ja viņai pie stūras ir korporācijām labvēlīgi cilvēki, viņi pataisa to visu daudz grūtāk pats. Par valsts lomu turpinot, ir tāds teiciens, pie labas valdīšanas mīlu tek uz tūkstnesi. Ja sliktas tūkstnesis sasniedz mīlu, tātad ļoti liela nozīme ir valsts varai. Un tad, kurš no jums ir dzirdējis par Dzirkavu modeli un viņa apņemšanos uz Latvijas 100 gadu izveidot 100 ģimenēm ekocienu?
Ir kāds dzirdējis par radioaktīvu? Jā. Nu, jūs zināt, tie, kas kamoliņš. Un viena rītas dzirdēju, Dzinders Medens. Viņš ir žurnālists, es nezinu, ko viņš tagad dara, bet viņš ir brīvais žurnālists. Un tā ir neņemšanās, 100 ģimenē ainā ciemats sauksies, es tikai nezinu, kur tas ir. 100. Tas ir polis vai medens? Medens. Dzinders Medens. Polis ir cits. Jā, varbūt. Nu, ir daudz tāds iniciatīvas, kas cilvēki... Man pārsteigās mūtos to ceturto jautājumu, kā rodas cīņpilna attieksme pret savu valsts un tās simbolu. Mēs bieži dzirdam medijos, ka viens karo kaut kur ir iešļauts, otrs tur sviedri viņam tecē, izkastē kādu bija izmetuši. Kur tad mēs varam runāt par to, no kurienes tad mēs saņemam to izpratni un sapratni par to, ka tie simboli ir cienīgi, ka to simbolus ir jāciena un arī savu valsts ir jāciena. Kā jūs viedoklis? Tas ir cikls, kas ir čūsti, kas rīk savu valsti. Ja? Nu, cikls, kas pats pastiprina vai pavāja. Tas ir tā kā dabā notiek. Ja valsts, ja es uzskatu, ka valsts, teiksim, veicina manu attīstību, kaut ko labu man dod, es viņu cienu un rīkojos atbilstoši. Līdz ar to valsts vēl vairāk... Un Intermans tagad nesen Facebookā pēc tam, kad 11. novembrī mēs visi gājām ar smokām lēns, gājām svecīgs iepacinām Facebookā, viņš ir uzrakstījis, ka viņa meitai skolā bija iedota. Vai Osipovs? Kā Osipovs, piedošanu, pastāst varbūt sīkāk. Viņš teica, ka pretīgās asiņainās krāsas es neļaušu vilkt to lentīt un aizliedzu un tā tā. Jā, tas tā ir kārtējā provokācija, kur neko vajag diskutēt. Ir noteikti Ušako atbalstītās un Krievijas atbalstītās maigās vārds ietekmes zonā esošās organizācijās, protams, netiek mācīts diezgan attieksmi latviešu kaut arī citām skaitām. Nu jā, ir runāt par to Krievijas. Krievija ir tāda, kā visā civilizācijā, tur patīk valodas ietekmēs. Mēs, mūsu robeža, ir visdrošākā līnija. Ja kādam kaut kādas problēmas tur pievalodījumi, kas tā domā, ka mēs viņiem ir Krievijai, kā valsts ir drošākā robežas, un mēs arī tur pārējais, kas viņam tur ir konflikts zonas un vēl nezinu, kāds kaut būs. Tas tā, mēs sākam līdz lietās, kuras iespējams nepārstat. Tā attieksme, ja, ka tas līdzīgi kā starp diviem cilvēkiem. Ja es pret viņu izturos labi, ja viņš ir normāls cilvēks, ja viņš ir kaut kāds novirs, viņš parasti arī, ja pat sākumā viņš ir naidīgi noskaņots un nes to savu māku grību, sastarpējās attiecībās palaidīs tādu, viņas uzlabos, teiksim tā, ja. Un otrādi, ja es ar viņu centīšos runāt naidīgi, viņš arī ar laiku kļūst naidīgs pret mani, ja. Un tieši tas pats ir individu attiecībās ar valsti. Tikai individu ir daudz un atsevišķi, ja valsts ir daudz spējīgāka vienoti rīkoties par pārējiem. Ja, tāpēc tā būtu pareizi, ja tā iniciatīva vismaz kaut kādā sākotnējā veidā nāk no valsts. Ja. Jā, es tieši to jautāju pilnīgi. Jā. Nu, principā, no valsts ir nāk iniciatīva neatkārnīt Latvijas pieņemas lietas, tas ir pilnīgā likuma aizstāsts, un tas ir sodāmi, kas ir karogs. Tas ir tikai simboli. Jā. Es tā kā višķi piemetinot to, jo par šo jautājumu es nezinu kāpēc, bet man pilnīgi gribās vārdu, kas patīk ļoti ievērt teikt ģimene, jo jā, es esmu Krievs, Latvijas, Polis, vienalga kas. Es pieņemsim dzīvoju Latvijā, valsts Latvija. Un, labi, mēs to, ka esmu Latvijas. Ja es ģimenē dzirdēju
ar skaistiem Dievu vārdiem, tāda un tāda valsts. Ārprāts, viss ir tā. Un ja viņam jāuzliek karoks, viņš pasaka, tas karoks ir pilnīgi, nevajadzīgs viņš to karoku saprast vienu šķūni, lai viņš tur kļūst piemēram, vai ne? Bet tas bērns, mazliet ķimtiks, kas savam, jā, tur ir atkal tā, viņš jau redz, tā kā es piemēram, jā. Ja man tevs teiktu, gādiem šīstēt, cik ir šausmīgi, un ārprāts valsts skindīgi drausmīgi, cilvēki kaut ko citu klausās, vai kaut ko tādu. Šis pēdējais, tas man izteikti, manuprāt, nāk no ģimenes. Jo bērns ir kā, viņš jau paņem to, kas lielākoties, kas nāc no ģimenes, kā viņi ir pieņemts, aucināt un tā tālāk. Pēc tam kaut kur 12 gados viņš sāk mēģināt. Sāk, jā, bet tomēr ir kaut kas paliek. Pret visiem jautājumiem to tā varētu. Bet šis man īsti, kāpēc šis jautājums man uzrunā, tāpēc, ka es citīgi sekoju politikai līdzi, un es citīgi arī interesējos par citu, nedrīkst teikt, minoritātes, par citu, kas ir oficiālā par minoritātei, kur ir jautājums par to, kā viņiem ir attieksme pret valsti. Bet ja mēs runājam tikai par latviešiem, ja mums tikai ir latvieši, kā rodas cieņa un attieksme latviešiem, kā tā, ja, visi savādāk. Bet ja mēs ņemam kopā valsts, kurā mēs esam visi, tur liels var salīdzināt attieksmi pret valsts ģimenēs. Jo Jēzus, teiksim, citautietis savā dzīvo Latvijā, un ja man ģimenē propagandē to, ka visi mūsu valsts ir ārprāts, un ka visi slikti, karogu tur tiešām sadzēries par pašā pasākumā, tur izšķēlas dēļ un tā tālāk, tad viņš ir vielas ar to agresīvu. Nevis ar fizisku agresīvu. Tā nav agresīva, tas ir tas... Es runāju par to, viņam asko viedokli, bet visu tā kā labs piemērs ir par to, ka es savai veidēju, ka neļaušu to nesāku, un tad viņi saka, lūk, es tā būs grāmatu, tev nebūs pīmēt Latvijas mazliet, kā valsts, kas ir ierunāts, ja? Es runāju vispārīgā frāzē, ja mēs dalām par tādu ticām, ja? Ja mēs runājam vispār par latviešu vai kas, visam dēļ kāds, kas dzīvo Latvijā, kad Jā, bet to jautājums, kas ir valsts tavā izpratnē? Kā tu saproti valsts definīciju? Ja tu, teiksim tā, var iedot globālo jēdzienu, tad arī pēc tam varbūt detalizētāk. Kas ir nacionāla valsts un kas, ko, teiksim, Latvija vai Francija atšķirās no teiksim, Amerikas Savienotajām valstīm vai šajās. Kā mums varbūt attieksmi pret kaut ko, ja kā īsti nav skaidrs, kas tas valsts ir? Tas ir aptuveni tas pats, kāda ir tava attieksme pret cilvēku. Tas ir atkarīgs no cilvēku. Es piekrītu, bet es ko es vēlu? Es vēlu uz to, ka manā izpratnē, vismaz nacionāls valsts gadījumā, valsts ir tautas sadarbības organizācija. Tas pats, kas ir kaut kāds juridisks status, kaut kādai citai kopienai, kas ir sijā, mijā vai vēl kaut kas, tāpēc tas arī ir valsts, tas ir juridiski principā ietvars tam, kā tauta sevi organizē. Un ja šajā gadījumā valsti vienkārši ir uzurpējuši ļoti slikti cilvēki, nekrietni cilvēki, tad, protams, viņi organizē to mūsu organizācijas vidi tādu, ka man arī ļoti daudz kas nepatīk. Bet tas ir, te ir kā smalki jāizšķir sevi, varbūt ikdienā omājās, ka to kaut kāds likums, manuprāt, nav īsti taisnīgs, vai kaut kāds nodoklis nav taisnīgs, vai nodoklis tiek nepareizi, tas, ko es maksāju, neaiziet, ko es gribu laimšīt, un tāpēc es saku, slikta valsts. Patiesībā tas, ka mēs omājamies uz kaut kādu, uz vai teiksim, tā kā uzņēmās problēma, tas nav gluži es, gluži tas ir tas pats, kas... Mums tie vīrieši... Tas ir vienkārši dzīves laikā, tādā uzsipo meitē arī tēvs var kaut ko aizliekt, vienā brīdī viņi iespējās viņam ceļā un pateiks, ko gribu, to nesam. Tas ir vienkārši. Tāpēc, ka es esmu tāda, kad jau man vajag... Arī uz principu viņai būs tas vecums, ka viņi pateiks, aizstāv darīšu. Man ir nav. Mēs ar viņu aizvien vienmēr kapos. Grābim viņam apnī. Es saku, nē, kamēr nav kārtīgi nogrābts, mājā neiesim. Tāpēc tā ir, tā
dzīvot, sūda valsts, visi viņi gāna, es esmu kristietis, es saku to, ko jūs tagad sakat, tie debesīs, tāpēc arī sūdīgi valsts, viņi nemaz nevar būt labāk, jo jūs viņi gānat, bet viss rodās no manis, un ar laiku es saprotu, ja es tur kārtīgi neizdarīšu, tas nāk ar laiku. Tā tikai ir, kad tu sāc domāt, kāpēc, kas ir valsts, tas ir iedomājis, mūsu senči ir asins izlaiž, tagad mēs šņaucam karogā ārprāti. Un tāds cilvēks, kas varbūt sveštautietis, viņš atnāk, ka viņš tieši tāpatā sāk domāt, ja viņš ir audzināts, viņš ir šajā valstī, viņam jāzina, ka es dzīvoju šeit, tad tas viss priekš manis arī karoga plīvo manis dēļ. Ne, ja viņš jau neplīvo vienkārši vēl. Tad, kā mēs kaut ko atzīmam, tas ir viss no manis atkarīgs. Katrā cilvēkā ar laiku viņš attīst. Jā, bet tas ir man, es varbūt tā var par sevi pateikt, bet tu nevari ietekmēt to, ko domā Osipovs. Viņam var stāstīt, kas ir varētu, tu vari stāstīt. Draugi, es aicināšu uz 5. jautājumu, tas būs nobeidzošais jautājums. Un šeit mēs runāsim par to, kas ieaudzina izpratni par šīm etiskām vērtībām. Tas ģimenes skolu. Jā, tas ir tas, par ko mēs arī valsts. Ja valsts vīri nav paraugs mums, tad mēs arī esam tādi. Kā ģimene. Mums ir vajadzīgi varojumi, Tieši tā. Tas varojumi vienmēr krietni cilvēki. Krietni cilvēki. Nav valsts. Pagaidi. Es tikai demokrātiska valsts pārvalde, tā ir jau izvietusi. Viņa bija laba pēc patvaldībām. Vai jūs zināt, kas ir demokrātija un nokrātija? Jā, tas ir utopijas monarhija. Nav. Tas ir viss, kas pārējām nav bijis. Jā, nav. Vai līdzvērts vārdā prasa kādiem praktiskā realizācija, tā nekur tālāk netiek. Būs, uz nākamā vēlēšanām būs. Es viņu redzēšu tā prezentāciju. Jā, nākamā 23. lūdzu, Juri, vai tu vari parādāt labu? Labi, mēs tā ir sēdē. Tā ir sestdiena, jā. Nē, nevajag sestdienu. Jā, man taisna teica tā, kas runās. Vai jūs tais divas? Vienu priekš sestdieniem, otru priekš valsts? Viņi divreiz nerunās, viņi vajag ierakstīt, un viņi teica pēc darba, cilvēki noguruši, viņi nesatradīs nekā. Jā, nevajag ierakstīt priekš Bet nekā mēs būs labi sanākts darba šodien. Man liekas, ka Atkarībā Sestdien šī daudz jauki. sestdienu jāatlaid ģimene, jo ģimene ir valsts pamats. Bet ko es gribēju teikt? Faktiski, es mēģināju jūs uz to domu, ar ko mēs arī sākām šodien runāt. Mēs sākām runāt par to, ka ģimene ir valsts pamats. Un, protams, man grib. Ģimene dārmija īstenībā baisākā. Ja visi darbojās, tad tur put viss. Tā ir. Un šiem visiem jautājumiem mēs... Ne, un ja ģimene viens otru aizstāv, nedod Dievs kāds atšķirās. Jā, valsts darbs. Jā, tieši tā. Tā kā stipras ģimenes ir mūsu valsts pamats, un ja stipras ģimenes būs arī stipra nacionāla mūsu. Tāpēc sestdien jāvēl ģimenei jātaisa vakariņu galds vai pusdienu galds jāstrādā kopā. Pēters grib kaut ko vēl teikt. Es attiecības ar valsti, bērnu attiecības no vecākiem, kur viņus reizēm iekausta. Ja? Tādas, it kā savērts, bet tomēr sīkās. Jūs droši vien zināt, ka tas tāds konfliktējušas attiecības nevar īsti saprast, ka tas vecāks viņu savērts vai nav. Reizēm nav. Reizēm viņš man sīk, un reizēm viņš man glaukē. Un tieši tas ir tagad ar mūsu valsts, ka brīdām valsts rīkojās pilnīgi stulbi, ja? Un tagad mums ir tāda viegla šizofrēniskas tās attiecības. Ļoti vienīsti. Un cilvēki, kas propaganda šajā procesā ir iejaukties šajā konfliktā, viņiem ir viegli darīt. Viņi nav malas pastiprina šo te nāda efektu, ja? Un tas rītājums sāk griezties uz to iznīcības pusi. Tāpēc mums viņš jāgrib būt. Es domāju, ka tomēr atgriežoties pie konstitūcijas, mums pamatlikuma pie satversmes,
tomēr liecos domāt, ka kaut ko no tā viss, kas ir šajā prezentācijā, kaut ko kodolīgi, tomēr varētu arī mūsu galvenajā likumā. Jo Tu gribās? es nezinu. Vai, ja, piemēram, mēs visi ieteikums ļoti gribās visu ielikt likumā, bet saprot, likumā mums daudzas lietas ir, bet mēs kāpēc? Bieži vien meklējam, kā apiet likumu. Bieži vien mums varbūt tomēr ir atrisinājums, ir paskaidrot, kāpēc tas tā ir domāts un kas šajos vārtos ir. Jo citādi, man pēc tā diskusijas, kad es biju ar LGBT pārstāvjiem, man vismaz vai gribējās atvežņi ierakstīt, kas ir sieviete un kas ir vīrietis. Jo viņi arī to nesaprot. Tāvers tur bija piedalījās. Viņi arī to nesaprot. Un priekš tādiem cilvēkiem varbūt arī gribās pateikt, sieviete, vīrietis, ārējās atšķirības, iekšējās atšķirības. Viņi zina, kas tas viņi provokāti. Deģenerāti. Es domāju, ka tas ir visneuzbāzīgākais. Tā ir mīlestības vēstule Latvijā. To, ko Levits uzrakstīja, tā ir mīlestības. Tieši tā. Tas nav tā kā likums. Nav daudz ko var uzlabot. Nav par to runāt. Tas ir cits jautājums. Skapī vienmēr var arī smukākas drēbes ielikt, protams, bet ja ir skapis, tad mēs varam tur ielikt visu, ko. Un ja to izdotos, kamēr mums nav tādas Eiropā institūcijas, kas mums regulē, kas ir ģimene, kas nav, un es domāju, tas būtu pietiekami drosmīgs solis mums kā tautai pateikt, ka mēs esam par to, ko mēs esam, par sabiedrības attīstību, nevis degradāciju. Un tas